Nu ko, laipni lūgtam sarkanajā Fordiņā. Sarkanā Fordiņa piedzīvojumu bez stūres pastiprinātāja. Vienkārši braucām uz Iedzavu un pēkšņi izbeidzās stūres pastiprinātājs. Iebrauc eļļiņu nopirkt, pieliet, galīgi tukšs bačuks bija. Un uz brīdi palīdzēja, domājot, ka problēma atrisināt, bet nesūda. Tur viss slapš, viss tek, viss slikti. Un jā, principā ir tagad bišķiņ jāpabrauc bez stūres pastiprinātāja, nu neko darīt. Kā ir, tā ir. Agrākos laikos vispār tādu nebija. Laižam uz zoodārzu, kā jau es arī teicu, būs mazais ģimenes lodziņš no Rīgas zoodārza. Esam Iecavā, vakarā atrulējām. Un jā, tagad laižam Iecavas uz zoodārzu, nezinu, rāda kaut kādu stundiņu jābrauc. Cerams, ka nebūs baigās propkas tur pa Rīgas ielām. Un apskatīsimies, kas tur ir, kas tur nav, ko tur var redzēt, kādi dzīvnieki. Un tā kaut kā. Nu, vairāk nekas nav ko teikt, tad jau tiekamies bišķi vēlāk. Sitās. Divi sitās. Ar knābiem. Ritīgā strēlka notiek. No. Sarkans, rozā. Tas nav sarkans, oranžs. Neredzu, brillēm neredzu. Vai arī vispār neredzu. Jā, divi klapējās. Klopa. Noņem taču. Kāpēc? No, tikām iekšā ielīdām pa brīvu, kur zoodārzā pa kluso. Nē, es ākstos. Un baigi normāli, pa lēto es jums teikšu. Pagai, nu, kuš? Ļauj uzfilmēt. Pa lēto, principā, tā būtu vispār, man liekas, 15 eiro no cilvēku biļeti. Un 10 eiro stāviet darbdienās un 15 eiro brīvdienās stāviet. Bet ar 3+ karti vispār 25 eiro pa biļetēm visiem 5 un 5 stāviet, tā kā ideāli. Taisa 3 bērnus. Būs jackpots. Re, kur ir viens ronis. Re, kur ronis, galīgs slings, galīgs basketbola grozi, re, kur tur un tur, lai basīs. Neizskatās, ka viņš ir basketbolists. Drīzāk pēc gulētā izskatās. Sliņķi. Sliņķi. Šita ir smieklīgi. Kapibara. Kaut kāds ķenguru un zaķi krustojums izskatās. Pasties kādu. Viņa ir dusmīga. Viņa tā bišķiņ dusmīgi izskatās, tāda mazliet neapmierināta. Nu, kas ir notiek? Ko tu lūrās visi? Ir tāds sliņķi izskatās, tā diezgan neaktīvi. Tur tālāk vēl bišķi kaut kādi pāris dzīvnieķeļi. Nē, bet forši. Ir ok. Ir ok. Laiciņš ir vienkārši perfekts, paveicies, super saulīts, spīd, nav nekārs. It kā vēlāk negaisa solot, bet pagaidām viss ir čikiniekā. Un te mums ir huzāra pērtiķis. Huzāra pērtiķis, reku sēž. Rājien, nāc skaties, viņi zin? Reku sēž viens pērtiķis. Viņš tikai, reku tur viens logā sēž arī, redzi? Logā sēž iekšā. Sauļojās saulītē. Tur ir loks, redz dēliņ? Reku tur loks ir. Jā. Tur viņš sēž. Viens kokā sēž un viens logā sēž, sauļojās. Paskaties, kāds pie pašas logi. Nāk, ka te skaties, Renāri. Paskaties, ko te viens dara. Nē, nedaudz. Paskaties, kāda viņam galva forši. Kas tas tāds ir? Tieši kā priekš apmeklētājiem nostājies te. Tas ir putni. Kāds kaut kāds flamingo izskatās. Ir kaut kāds. Arī, kur viss ir zelta fazāns. Tas ir paradīzes dzērvi šitā. Nu, viss kaut kāda, reku musku spīle, sarkanā zos. Nu, pa smoko, bet šitais tieši nostājies tā priekš skatītājiem. Bet no šitiem, man liekas, jāuzmanās, vai tik viņi nespļaudās gadījumā. Nekāp tur. Re, kur ir? Alpakas. Smieklīgās. Nu, kamieļi jau arī tās pļaudās. Re, kur ir kamijās. Jāskatās, kamēr viņš vēl nav aizgājis projām, redzi? Re, kāds smieklīgs. Kamiela džeki. Ar kamielu varētu kādreiz pajāt, jābūt interesanti. Viņš ir skrubina, mīzu ēd. Kamielas mīzu uzēd. Feini. Nu, kamiela jau arī spļaudās, man liekas. Barās savācās un brauc. Tagad jau neko nevajag filmēt. I am the show. I am the show. Tikai žurkas liels. Aizlājuši baigas par savām ģēlām. Ir kā smalki uzsēdās džeks. Nokčēsim džeku. Džekiņ.
Tur ir lielais begimā. Slinks, viņam kārtas, te redzi? Viņš bišķiņ atpūšos. Tā ir, nu jā, viņš tā kā labs, bet tas ir vilks vispār. Vilks? Jā, tāds te viņš ir. Tas ir vilks. Nā, viņš te vazājās, no kurien. Un tagad es jums parādīšu rītīgi rētu dzīvnieku, kur vispār nekur nekad jūs neredzēsiet. Tas ir vienkārši kaut kāds fenomens. Reku šitais te. Eju, veco zēnu. Veco zēnu, šitādi mums ir uz katras mājas stāva jumta tupa. Šitādi jūs nekur neredzēsiet. Tagad es jums parādīšu ātrāko dzīvnieku pasaulē, kurš vienkārši nenormālā ātrumā nesās iekšā savā būdā. Vienkārši jūs nevarat redzēt, cik viņš ātri bliež. Re, kur noķēra vienu. Aiziet. Kas tas tāds ir? Neizlasīja. Kaut kāds tīģerēns, lūsēns kaut kāds. Es nezinu, es jūtos diezgan apšakarēts. Atnāc apstīties, reku tīģers. Un tīģeri vienkārši, rekur, tīģeri vienkārši guļ. Visas bars vienkārši guļ iekšā, guļamistabā, krāts. Ev, Džeki, kamerās var apskatīties tikai. Dzīvē nevienu tīģeri neredzējis. Labi, atpūšties. Kur taču ir 3 gabali vai 4? Kur ir baigie bosiki? Šitiem no Madagaskāras ir. Lemūri. Jā. Lemūri. Lemūrs tas ir. Viss skatās, kas tur lido. Kur ir? Krokodilio. Kroks. Un tur ir ūdenī bruņurpucis. Kur lielie krokodīļi? 2 gabali. Viens zem ūdens sēž un viens virs ūdens sēž. Raivis. Prieks iepazīties, Raivis. Atnācām bišķiņu uzsnekot, uzkost. Kā jau es teicu, ka būs video apskati, šitie te ēdināšanas iestāžu video apskati. Paņēmām maziņas piciņas, parā piciņu. Tāds kantains piciņas, kantaini picelīši. Piecīts pa picelīti. Bet, teiksim tādu priekš zoodārzu, ir pieņemam. Nav traki, nesūdzos. Bišķi lielāk gribējās, bet, Nesūdzos. Nē. Zini, pa ko es sūdzos? Sūdzos par kartupeļiem frī. Tāpēc, ka viņi izskatās, ka viņi būtu nedēļu jau nostāvējušies un vienkārši mikrinē uzsildīt. Tas gan ir, vai ne? Viņa izņēma un ielika uzsildīt. Kurienes izņēma? No trauka? Jā, tad pēc tā arī garšo, tādu. Nē, kārpeļi nerūlē, bet piciņi garšīgi. Mamma apēdīs visu. Piciņi garšīgi un ir ok. Piciņi maksā 5. Kā es domāju, cik Raivs maksā? 2,60. Man neejam daudz. 2,60. Zodās. Nice. Wow! Karalis lauva. Smuka vai ne? Tu gribētu papājāt tādu? Kaut kāda bifeļa, ne bifeļa, bet kas šitie tādi ir? Kaut kāda, kas... Nē, tur gan nekā. Amerikas kaubojiem kaut kādi šitie buļļi. Buļbifeļi. Varēja vismaz paskatīties pieklājības pēc, lai var nobildēt tev. Hei! Yes, noķēru. Noķēru Džeku, kad skatās. Viņš vēl nāks klāt. Viņš viņu uzdusmojās. Ko jūs to filmējat man? Kur iet ārā viena? Jāiet no pakaļas. Abas divas iet ārā. Tur var iziet, iesim ārā. Pa smuko. Žirafēni uzēda. Ja? Jā. Labi, īstenībā es jau pats uzsvietu. Viss, principā plus mīnus izstaigājuši esam. Vienīgais, ko mēs neieraudzījām, bija šitie te sarkandībaini mērkaķi. Babūni, paviāni. Paviāns vienīgais mēs neredzējām. It kā pēc kartas skatoties, viņiem vajadzēja kaut kur būt augšā, bet, es nezinu, mēs izstaigājām, nekur neatradām un beigās jau arī tagad slinkums ir. Bišķis priekš. Tagad arī slinkums ir ar šitiem te diviem vēl vazāties, meklēt to vienu babūni. Tur kaut kas noslēpies aiz koka. Un jā, paņēmām pa salčukam un laižam lēnā garā uz mašīnu.
Re, kur jau ir jau gatavi krākt, kā reizes stundiņa atpakaļ līdz Iecavai plus mīnus. Varēs pašņākt. Es no visiem pa bišķītim uzēdu. Un slaidā līnija. Living on the budget. Budget variants. Teicis saka, es negribu, es esmu pieēdies. Šī ekonomē 3,50. Tā viņš ir. Nu viss, jā, laižam uz māju. Nezinu, skatīsimies vai pa ceļam, bet tā īstenībā bija forši, ne? Forši bija? Labi. Pagaidi, viss pēc tam vēl mašīnā. Pikseli uzfilmējam pāris kadrus ar Ziemassvētku vecīšu, čomiem, ziemeļbrieži, mazie mīkstie raģeļi, radziņi. Iedod uzēst viņiem, skaties. Vairs aiznesās visi. Aizrikšo. Kaut kas būs uzēst. Nu, tad laižam uz mājām. 11. kas pa villu tur bija. Man liekas, ka pārdevu. Pērkam? Davai. Arī šito graust. Labi, pafilmē bišķis. Nevar braucot filmēt un runāt. Feini, jā, bija forši atmiņās pakavēties, kaut gan cik no atcerās tur no šitā te vecuma, kad pēdējo reizi te bija būts, bet bija feini, jā, principā visu redzējām, izsimot, jā, tos pavijānus ar sarkanajām pakaļām. Es nezinu, vai te bija vai ne, vismaz pēc bildes izskatījās, ka vajadzēja būt, bet... Varbūt tikai bildes bija. Jā, nu nezinu, varbūt bija, varbūt nebija. Nu labi, nekas, gan jau kāds citreiz, bet nu... Bija feini kaut kāds bildes, ko pafučēja un atcerēties, lai būtu atkal atcerēties pēc kaut kādiem gadiem. Un īstenībā tur diezgan arī ir ko redzēt. Gadiem 5 apmēram. Liela, vai? Gadiem 5. Liels dzīvnieku klāsts, es teiktu, jā. Bet vienīgais es gaidīju vēl kaut kādu lāci un kaut kādu ziloņus, man liekas, vēl. Kāpēc nav ziloņi un lāči? Kas notiek? Kas nekārtībām? Pārvest uz Āfriku. Bet nu pārējā visu žirafas, jā, redzējām, žirafas un tīģeri un lauvas un viss kaut kas tāds, jā, tā kā diezgan plašs klāsts un, teiksim, jā, es pa cenām nesūdos ar 3+ kārtu. Bet, nu, ja nav 3+, tad varbūt bišķi mazāk. Nē, bišķi vairāk, jā. Tā būs, jā. Tā kā kaut kā tā, nesaprotu, kur te jābrauc. Man liekas, aizbrauc ne tur. Bet, nu, tad brauksim te. Te nebija zīme aizliegts? Viss? Jā, labi. Es gan nevaru tagad paskatīties jums acīs, ja, jo man ir jābrauc. Vari rekurtē. Spogulī paskatīties jums acīs un pateikt arī vederči. Tiekamies nākošajā vidikā. Čiu, riu!